Tagad nesaprotam, kur mums tālāk ir jāiet. Biļešu automāts nepieņēma 20 zlotu banknoti. Mēs vienkārši aizgulējāmies mašīnā un nokļuvām tur, kur mums nevajag nokļūt. Tiekamies Ukrainā, varbūt netiekamies. Vesela epopeja, nezinu, kā vēl katru vispār tikšu šur. Cigaretes šeit ir ļoti lētas. Nu, es viņu pārlaboju, jo viņš akurāt nemācēja pateikt pareizi toalete. Andrejs tik višnāts degunu papīrā, kur mēs rakam punktus. Mums ir prusaks. Čau, Kārli. Čau, mēs esam klāt. 5 dienas pagājuši, mēs esam sasnieguši mērķi. Jā. Savējo. Tūsiņš vēl aizvien notiek. Viss kārtībā. Bērnības garša tārkūns par nepilniem 40 centīmiem vesels litrs. Jā, bet šī tārkūna jāsaka. Kā te, Andreju, kā jūtaties? Ja хочу море. Tātad Kārlis grib mājās. Kāds zvana? Sorry. Kārlis grib uz jūru. Hello, hello. Šādā. Arī Rīgā nopirkt. Bet, jā, viņš kā 10 centiem maksā. Kā te? Pastāsti par mūsu draugu. Tātad, jā, mums ir Jēzus, Ukrainas, kas mums palīdzēja visu šo ceļu. Can you say something about yourself? I'm making a video blog. What I must say about this? I don't know. You are Jesus. Jesus. You help people. Can I help people? Thank you. Jā, pastāsti, kā mums gāja ar viņu vakar. Varbūt nav spēka, varbūt pārunāsim pa autobusā. Jā, labi, runāsim tālāk autobusā. Čau, Andrija. Jā, notieši sevi. Mēs esam Ivano Fisk vietā. Un mēs ceram nokļūt kaut kur uz Garnicu. Bet mēs bijām autobusā, tur bija nežēlīgi daudz. Tur bija bamārs. Viņš uzsāk nāca ar savu dibanu un uz manas ručkas sēdēt. Viņš tā nāca. Es nezinu, es domāju, Kārlis var pastāstīt, kā viņš gulēja uz tavām kājām, kā viņš laizīja Ants kājas. Kārli, tu uztaisīji kaut ko tur notirīšu. Nu ko, mēs esam Ivano-Frankivsk. Tas ir kaut kādus 120 km no Polijas robežas. Neviens nezinu, kā to izrunā. Neviens. Jep. Un ir 4 no rīta, un mēs šobrīd gaidām, kad atversies kase pēc 40 minūtēm. Un mēģināsim tikt. Kaut ko daru. Mēģināsim tikt uz Polijas pusi tuvāk. Kārlis izliekās, ka viņš dara kaut ko jēdzīgu. Autobusā bija vīrietis, kurš ļoti mīlēja alu. Viņš to atgādināja visiem vairākas reizes. Un pēc katra lielāka malta viņš arī tā. Viņš gulēja uz manas summas, un es nepatika, kad es viņā nekā nevarēju izdarīt, tāpēc vienkārši paņēma izvilkt savu summu no viņa galva pakšas. Un tad viņš piemādās, un tas bija smieklīgi, viss autobus viņu kāpa pāri, un vienkārši čau. Mēs esam mazā miestiņā, netālu no Polijas-Ukrainas robežas, Polijas pusē. Beidzot dosimies uz mājām. Milzīga atšķirība starp Eiropas Savienību un valstīm, kas nav Eiropas Savienībā. Kārlis Poļu nacionālajā veikalā Bidronkā nopirka saldējumu, un viņam gadījās nelaimība. Kārli, pazvaidis plati. Situāciju nevēlos komentēt, bet poļiem ir ļoti nekvalitatīvs saldējuma iepakojums, kura dēļ cilvēki mēdz pat laust zobus. Tāpēc Poļu nacionālais dzēriens maksā 1 zlotiks 20 centīmi. Liekas, ja mēs paņemtu vēl vienu raundu pa oranžada, tad mēs izdzertu bāram visas oranžada. Viņam būtu lielākā pēļņa iespējama šajā mēnesī. Jep. Mēs esam mazā miestiņā aiz Varšavas uz Lietuvas pusi. Ir svētdienas agrs rīts, 8:00. Tikko pēdām brokastis. Andrija, kā garšoja? Kā te? Kiev! Kaņēšana. Man tā gribas mājās. Man vakarā jābūt darbā. Fuck. Mēs palēnām tuvojamies Lietuvas robežai.
Bet, mums nelabi līdz galam sanāk, jo mūs tagad neviens negrib ņemt. Mēs esam samērā netālu no Lietuvas robežas. Bet, jā, Kārlis sēž uz zemes, spēlējās. Es tikmēr staupēju. Ir pirmdienas rīts, pulkstens bez 15:11 pēc Latvijas laika, un mēs ar Kārli esam pie Kauņas. Mēs vakar iepalikām un vakarā palikām pie Polijas-Lietuvas robežas. Šorīt nedaudz aizgulējāmies un plānoto pulkstens 7 laikā pamodāmies pulkstens 9. Un beidzot esam pie Kauņas un braucam mājās un ceram, ka pulkstēsim laikā, jo man šodien jābūt jau darbā, jau vakar bija jābūt darbā. Mēs ar Kārli esam pie Paņevežas apveceļa ceļā uz Rīgu. Man ir 2 stundas laika līdz sapulcējiem 155 kilometri. Vai es paspēšu? Nezinu. Bet katrā ziņā 155 kilometri līdz Rīgai vairs nešķiet neiespējami. Esmu Latvijā, pulkstens ir 4:20. Pie Paņevežas mūs savāca pūrists, aizveda līdz Latvijas-Lietuvas robežai. Un no Latvijas-Lietuvas robežas mūs paņēma Igaunijas, kurš mūs atved līdz pašam Rīgas centram, jo viņam Rīgā bija darīšanas. Un tagad es beidzot eju mājās. Es esmu pusotru kvartālu no mājām, pa ceļam ieiešu veikalā, nopirkšu ēdienu. Es neticēju, ka es tiešām nonākšu mājās. Šodien pa dienu vēl raudāju. Man likās, ka viss dzīve ir beigusies. Es palikšu kaut kur, nezinu kur, un nekad netikšu mājās. Bet es esmu mājās. Tas ir tik lieliski. Nākamgad es nebraukšu tāpēc. Čau!